Dzels vīrs ir iekritis tieši tajā ūdenī ar savu automašīnu. Noskatīsimies video. Šī ir Dzels vīra automašīna, un tā ir iekritusi tieši ūdens tilpē. Tas ir traki. Esmu pārliecināts, ka tā ir viņa automašīna, jo mums ir video, kur viņš sēž. Tātad metīsim magnētu, lai noskaidrotu, vai tas viss ir patiesība vai viltus. Varbūt šodien mēs atradīsim īstu Dzels vīra automašīnu. Un puiši, šķiet, ka es kaut ko esmu dabūjis. Oho, kas tas ir? Oho! Šī ir īsta Dzels vīra ķimere! Tas ir neticami! Mēs to atradām zem ūdens! Tātad viss varētu būt patiesība. Man vienmēr ir bijusi vēlme to izmēģināt pašam. Labi, palaidīsim to! Ko? Jarvisa sistēma nedarbojās! Jarvis, atrodi citu komponenti! Jarvis nedarbojās! Mums jāturpina makšķerēt ar magnētu! Nē! Varbūt mēs varam atrast visu Dzels vīra tērpu ar magnētu. Labi, mēģināsim to izdarīt. Un jā, es jūtu kaut ko. Oho, labi, kaut kas sarkans nāk ārā. Oho, tas ir neticami! Mēs atradām Dzels vīra Glazera bruņu cimdu. Labi, tad uzliksim to. Filmā šo lietu sauc par riplas bruņu cimdu, bet paskatīsimies, vai tā tiešām darbojas reālajā dzīvē. Ko? Šī lieta ir īsta, šī lieta ir ļoti bīstama, bet, draugi, tas var nozīmēt tikai vienu. Īstais Dzels vīrs ir kaut kur zem ūdens. Iesim un palīdzēsim viņam. Tāpēc mēs tūlīt turpināsim makšķerēt ar magnētu, draugi. Un man uz tā tvertnes ir kaut kas ļoti smags. Paskatīsimies, kas tas ir. Kaut kas sarkans nāk ārā no ūdens. Ak, mans Dievs, draugi! Oho, tas izskatās pēc automašīnas detaļas, motora pārsega, kā mēs redzējām video sākumā. Bet, draugi, ja jums patīk Dzels vīrs un citi supervaroņi, neaizmirstiet nospiest patīk šim video jau tagad. Bet kas tas ir par lietu? Ja mēs atradām tikai daļu no Dzels vīra automašīnas, tas var nozīmēt tikai vienu. Visa automašīna ir iznīcināta. Bet šī lieta man šķiet diezgan aizdomīga. Ko? Draugi, vai tā ir bumba? Tā ir tikšķoša bumba, tā ir timer bumba. Mums vajag supervaroni, kas palīdzētu to atbruņot. Supervaronis? Pagaidiet, draugi, es esmu supervaronis. Es esmu Dzels vīrs. Mēģināsim atbruņot šo bumbu tieši tagad. Bet timeris vēl joprojām tikšķ. Mums jāsteidzās. Kuru vadu mums vajadzētu pārgriezt? Balto, dzelteno vai sarkano? Mums jāsteidzās. Ko darītu Dzels vīrs? Es domāju, ka Dzels vīrs pārgrieztu sarkano vadu, vai ne? Tad pamēģināsim to. Tas izdevās! Mēs apturējām bumbu! Mēs esam izglābti! Bet tas var nozīmēt tikai vienu. Kāds mēģināja uzbrukt, kāds mēģināja uzspridzināt Dzels vīra mašīnu. Bet tas nozīmē, ka mums jāturpina makšķerēt ar magnētu, lai viņu izglābtu. Aiziet! Mums ir jāizglāb supervaroņi, puiši! Un ja jūs vēl skatāties, neaizmirstiet abonēt manu kanālu! Es kaut ko jūtu, un es redzu kaut ko sarkanu. Ak, Dievs, puiši! Kas tas ir? Kas tā ir par lietu? Izskatās pēc vēl vienas Dzels vīra tērpa daļas. Uzvelkam to? Jā, tagad es izskatos arvien vairāk pēc īsta Dzels vīra. Bet paskatieties šeit, puiši! Šis ir Dzels vīra bruņu tērps, un tam nav iekšā enerģijas reaktora, tāpēc Jarvis nestrādā pilnībā. Un arī šis bruņu cimds nedarbojas pareizi. Mums jāatrod mūsu reaktors, lai to ievietotu iekšā un iegūtu pilnu tērpa jaudu. Bet, puiši, ja Dzels vīra tērpam nav nekādas enerģijas, tas nozīmē, ka Dzels vīrs nav aizsargāts. Viņš joprojām varētu būt tur zem ūdens. Bet kas, ja mūsu reaktors nav zem ūdens? Tas varētu būt kaut kur tuvumā. Meklēsim to rūpīgi. Ejam, puiši! Mums vēl jāatrod, kurš ir vainīgs par uzbrukumu Dzels vīram. Bet kas tas ir, puiši? Tas izskatās pēc velosipēda, un tam ir zirnekļa cilvēka stils. Ak, mans Dievs! Tas varētu nozīmēt, ka arī zirnekļa cilvēks ir iesaistīts. Pārbaudīsim to! Tas ir Dzels vīrs, kurš sēž savā mašīnā. Un tad, ak, mans Dievs! Dzels vīrs kaut ko saspiež pilsētā! Tas ir traki! Kas notiek? Un tad, viņš aizlido prom! Īsts Dzels vīrs! Hei, zirnekļa cilvēki! Viņi ir kopā! Viņi kopā posta pilsētu! Tas ir traki! Tātad tas varētu nozīmēt, ka zirnekļa cilvēks ir iesaistīts. Bet ko tas viss varētu nozīmēt? Puiši, man ir ideja! Varbūt mēs varam izmantot šo zirnekļa cilvēka velosipēdu, lai atrastu mūsu reaktoru un iedarbinātu pilno Dzels vīra tērpu. Oho, tas darbojas! Man tas patīk! Aiziet! Oho! Wow! Oho! Hei, puiši! Kas tas ir? Ak, mans Dievs, šeit ir kaut kas dīvains. Un šī lieta izskatās pēc tānas zobena. Tas ir ļoti bīstams, bet, puiši, kāpēc tas ir tik mazs?
Tas ir diezgan dīvaini. Vai Tana arī ir iesaistīts tajā lietā? Bet šis zobens ir tik mazs? Jā, tu vari ar to cīnīties, bet tikai tad, ja esi mazs tenisists. Tas ir dīvaini. Mums vēl jāatrod dzelzsvīrs, zirnekļa cilvēks un dažas šī dzelzsvīra tērpa daļas. Labi, turpinām meklēt. Varbūt tuvumā varam atrast vēl kādas noderīgas lietas. Tātad ienaidnieki varētu būt tuvumā. Mums viņi jāmeklē. Hei, kas tas ir, puiši? Kaut kas, kas izskatās pēc kādas dzelzsvīra mantas. Un puiši, šis ir dzelzsvīra portatīvais dators. Īsts staigājošs piezīmju dators. Tas ir traki. Labi, paskatīsimies dažus failus tajā. Jā, izskatās, ka dzelzsvīrs šeit strādāja pie kaut kā. Atskaņosim video. Ak, mans dievs! Tas ir dzelzsvīrs! Un viņš strādā ar bezgalības cimdu. Šis cimds pieder Thanosam, un šo cimdu iznīcina. Dzelzsvīrs iznīcināja bezgalības cimdu, tāpēc Thanos varēja izlemt uzspridzināt dzelzsvīra mašīnu. Es joprojām nezinu, vai tas viss ir īsts vai viltots, bet mēs atradām dažus failus, kas saistīti ar īsto dzelzsvīru. Puiši, es domāju, ka mums jāatgriežas un jāturpina makšķerēt ar magnētu, lai atrastu mūsu reaktoru un izmēģinātu dzelzsvīra tērpa pilno jaudu. Labi, ejam atpakaļ. Puiši, man vienmēr ir sajūta, ka kāds mūs vēro. Kāds mani izspiego. Ja pamanāt kaut ko dīvainu, ja pamanāt kādus supervaroņus, uzrakstiet to komentāros. Bet turpināsim mest magnētu. Oho, es jūtu kaut ko. Vēl viena lieta nāk ārā no ūdens, un tas arī ir dzelzsvīra stila uguns. Wow, šī ir vēl viena dzelzsvīra mašīnas detaļa. Noteikti, tas ir sarkans un zeltains, bet tas nozīmē, ka mēs atradām aptuveno vietu, kur šī mašīna atrodas. Turpināsim mest tajā pašā vietā. Tātad, dzelzsvīrs un zirnekļa cilvēks vēl varētu būt ūdenī. Turpināsim mest. Varbūt mēs varam atrast vēl vairāk detaļu, kas saistīts ar mūsu dzelzsvīra sēriju. Un jā, atkal kaut kas sarkans nāk ārā. Paskatieties, puiši! Ak, mans dievs! Tikai paskatieties, ko mēs atradām! Šis ir īstais Iron Man dēlis! Tikai paskatieties, cik forši tas izskatās! Labi, puiši, es domāju, ka mums tas jāizmēģina. Labi, mēģināsim palaist tērpu. Oho, tas tiešām lido! Oho, tas aizlidoja prom! Bet, puiši, tas ir traki! Ko? Nosūta koordinātas. Ķivere saka, ka ir atrasts bīstams objekts. Bīstamais objekts ir konstatēts. Varbūt tas ir loka reaktors, vai varbūt tas ir Thanos. Dosimies turp un atradīsim to. Zeme pa kreisi, pa kreisi. Zemes radītāji. Labi, kaut kas ļoti bīstams noteikti ir kaut kur tuvumā. Hei, kas tas ir? Šī ir ķivere. Tā izskatās dīvaini, bet puiši, šī ir Thanos ķivere. Bet kāpēc tā ir tik maza? Bet Thanos ir tik liels. Uzliksim to. Tā ir pat man par mazu. Tas ir diezgan dīvaini, jo šī ķivere ir maza. Tikpat maza kā šis zobens. Varbūt tas bija kaut kāds mazais Thanos vai kas? Tas ir traki. Un šķiet, ka kaut kāds cosplays vai arī es nezinu, bet visas šīs dzelzsvīra tērpa detaļas šķiet īstas un patīkamas. Man tās ļoti patīk, bet mēs neatradām divas ļoti svarīgas lietas. Tonijs Starks, pazīstams kā pats dzelzsvīrs, un loka reaktors. Mums jāturpina meklēt, puiši. Tātad bīstami tipi varētu būt tuvumā. Un es sajutīšu sevi. Oho! Kas tā par gaismu? Oho, tas ir tik spilgts! Šis ir loka reaktors. Reaktors. Šī ir lieta, ko mēs meklējām. Tas derēs šeit, un es iegūšu pilnu dzelzsvīra tērpa jaudu. Beidzot! Oho, 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 oho! Tas ir tik forši! Labi, uzstādīsim to. Tātad šis ir patiesības brīdis. Es tūlīt uzstādīšu loka reaktoru tieši savā tērpā. Darīsim to tūlīt. Tas pilnībā darbojas. Tagad mēs varam izmēģināt pilnu dzelzsvīra tērpa jaudu. Labi, darīsim to tūlīt. Ko? Kļūda? Kāda veida kļūda? Mēs esam pieslēguši loka reaktoru un visu tērpu, bet kāpēc tas tagad nedarbojas? Varbūt mums jāuzzina vairāk detaļu no dzelzsvīra klēpjdatora. Labi, kā iedarbināt dzelzsvīra tērpu? Paga, ko? Tie ir kaut kādi video, noskatīsimies tos.
Es salieku savu paštaisīto Dīvains supervaroņu puisis tērpu. Redzi, kā būvē šo krūšu daļa dzelzsvīra nostiprinās. tērpu. Pagaidi, tas nav Tonijs Starks. Sākam ar sarkano pamatni. Līdz šim Smirpēs izskatās labi, plastmasas, tagad un viņš zelta dekorē akcents. mašīnu. Pagaidi, tas ir tikai cosplayotājs, nevis īstais Tonijs Starks. Un Beidzot, viņam ir viņam draugs, ir kleita, zirnekļa zirnekļa cilvēks. Viņi valkā cosplayeri. Ak, Dievs! Tas ir tik neīsts! Neticami! Tātad viss šis tērps un mašīna, ko mēs redzējām mūsu video sākumā, ir tikai viltojums. Bija divi cosplayeri, kas mēģināja atstāt iespaidu uz visu pilsētu, un pēc tam viņi iekrita tajā ūdens tilpnē. Ak, Dievs, puiši! Man par to ir mazliet skumji, bet jebkurā gadījumā tas bija jauks piedzīvojums par supervaroņiem. Ceru, ka jums tas patika. Un neaizmirstiet nospiest patīk šim video un abonēt manu kanālu. Ja vēlaties redzēt vairāk supervaroņu video reālajā dzīvē, starp citu, mans vārds ir Lovs. Paldies, ka skatījāties! Uz redzēšanos! Bet kā? Kā tas lidoja? Tas kaut kā lidoja! Uz redzēšanos, puiši!